runājot par šodienas nodarbību, tad nodarbību esmu veidojusi pēc tā, kas ir šie aktuālie jautājumi, ar ko es bieži saskaros. Un ko man šķiet būtu labi zināt gan vecākiem, gan pedagogiem. Tātad šī nebūs visa teorija par šo vecumposmu no 4 līdz 16 gadu vecumam. Tad mēs noteikti nebeigsim ne 6, ne pusē 7 un varēsim doties mājās rītdien. Bet šie te jautājumi, ar ko es bieži saskaros savā privātpraksē, un manuprāt, tos var izskaidrot arī šādā lekcijas formā, salikt tādus punktus uz i, un tad saprast, kas ir norma, kas nav norma, kas ir atbilstoši un ko tie situācijas var darīt. Jā, tad tas bija tāds galvenais, ko es vēlējos pateikt, un sāksim ar pašu nodarbību. Līgi jau pastāstīju, bet klātienē man saucas Simona Dimanta, esmu bērnu psihologs, ikdienā strādāju ar bērniem, konsultēju vecākus un pedagogus jautājumos par bērnu attīstību un audzināšanu, kā arī piedāvāju spēju terapiju un braucu arī uz izglītības iestādēm, veicu novērošanu un tas galvenais mērķis ir, viens no mērķiem izglītot Latvijas vecākus un pedagogus, lai ir zinoši par bērnu attīstību audzināšanu, jo vairāk mēs zināsim, kas kurā vecumposmā ir norma vai nav norma, jo labāk un mierpilnāk mēs jutīsimies, mēs vienkārši zināsim, ko tie brīdī darīt un kā reaģēt. Un tad neveidosies arī tādas padziļinātas grūtības ar bērniem. Nu tā, tad sāksim ar vecumposmu no 4 līdz 6 gadiem. Tad pirmkārt jau jāsaprot, ka tiešām bērna domāšana īpaši mainās katrā vecumposmā. No 4 līdz 6 gadu vecumam bērnam ir izteikti konkrēta domāšana. Mēs nereti vēlamies, lai šajā vecumposmā bērns spētu jau analizēt, pieņemt tādus loģiskus lēmumus, lai viņš arī labi regulētu savas emocijas un kaut kādā mērā šīs lietas bērni prot, tomēr kas ir jāsaprot, ka viens no būtiskiem aspektiem, kas ir jāatcerās, ka šajā vecumposmā no 4 līdz apmēram 6-7 gadu vecumam bērns nespēj saredzēt otru skatījumu punktu. Un ir pat tāds pētījums, kas ir veikts, kuru sauc par prāta teoriju. Un tiem, kuriem ir bērni, kuri vēlas pāreksperimentēt, jūs varat arī pamēģināt, paskatīties, kā jūs bērns domā. Un tas pētījums ir tāds pavisam vienkārši. Tātad jūs iedodat bērnam kaut kāda, piemēram, šajā gadījumā bija tā, ka tātad ir liels kalns bērnam priekšā, vulkāns, un aiz tā vulkāna tur ir nolikts koks. Vecāks aiziet vai šajā gadījumā tas speciālists aiziet ar bērnu šajā te pusē, un bērnam jautā, kas tur ir. Viņš pastāsta, viņš redz, tur ir koks, tur ir zāle. Tad viņi aiziet atpakaļ otrajā pusē, un tur sēž lācis, un viņi jautā bērnam, kā tev šķiet, ko lācis redz. Un bērns nespēja atbildēt. Viņš pasaka to, ko viņš redz savā pusē, lai gan viņš tikko bija redzējis, kas tur ir otrā pusē. Bet, ja mēs bērnam pajautāsim, ko tu redzēji tajā pusē, viņš mācīs pateikt. Un tā ir atšķirība. It kā liekas, kas tur tāds īpašs, bet tā ir būtiska atšķirība. Un tādēļ, kad mēs runājam par jebkāda veida emociju regulācijas vai robežu disciplinēšanas jautājumiem, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs īstenībā bērnam pastāstam vispirms, lai viņš vispār kaut ko zinātu. Un līdz šim te vecumposmam 7 gadiem bērns var zināt tikai to, ko mēs viņam esam pastāstījuši. Viņš var salikt kopā informāciju, kas viņam ir bijusi, ko viņš ir dzirdējis no pasakām, no stāstiem, no televīzijas, bet viņš nevar pats radīt un inicēt idejas, kuras viņš nekad nav pieredzējis. Tādēļ, ja rodas kaut kādas grūtības, kas šķiet, ka bērns nesaprot, vai viņš nedara to, ko mēs vēlamies, vai, piemēram, mums nepasaka, kas viņam būtu jādara, visbiežāk, tāpēc viņš vienkārši nezina, viens iemesls, vai arī otrs iemesls, viņam vienkārši ir bail, ka viņš saņems kaut kādu neatbilstošu reakciju, jo varbūt tas, ko viņš teiks, nebūs pareizi, un viņš vienkārši izvairās tā kā teikt, ko viņš darīt šajā situācijā un kā būtu pareizi rīkoties. Sāksim nedaudz par punktiņiem. Tad viena no lietām, ko varbūt tās iespējams jūs redzējāt šo video, un iespējams tāpēc arī pieteicāties šai nodarbībai, kuras stāstīja par to, ka bērni mēdz apsaukāties, mēdz izmantot sliktus vārdus, un šeit ir arī vecumposms, ka tas ir pilnīgi normāli, un tas ir 4 gadu vecumposms. Ja jūs paskatītos anketā, kas bija, kuru varēja uzdot jautājumus, tad lielākā daļa jautājumu bija, kāpēc mans 4-gadnieks apsaukājās, kāpēc mans 4-gadnieks saka šitādus un tādus vārdus, tāpēc, ka tā ir norma. Kāpēc tā ir norma? Jo bērns, tātad te ir apziņas sadaļa, ka bērnam sāk veidoties apziņa, un viņš sāk saprast,
ka viņš ir kaut kādas lietas tā kā kontrolēt. Viņš sāk sevi vairāk pamanīt, viņš sāk pamanīt arī vidē vairāk lietas, kas notiek, un vēl jau vairāk viņš arī pamana, kā cilvēki uz to reaģē. 4 gadu vecumā bērniem arī patīk skaņas, valoda. Vēl viena lieta, ko vecāki arī mēdz teikt, kāpēc bērns tā kā skandina kaut kādu vārdu, visu laiku staigā un saka vienu vārdu, vai, piemēram, kaut kādas skaņas. Un tas arī var būt tāpēc, ka viņam vienkārši patīk, viņš dzird tās skaņas. Bet šie vārdi, kurus bērns atkārto, piemēram, tur stulbs vai dibens un tam līdzīgi, viņi pat var nezināt, ko tas vārds nozīmē, bet viņiem patīk tas vārds. Tas ir kaut kas jauns, un tas, kas ir jauns un interesants, to, protams, bērniem patīk izmantot. Un lielā mērā tā nav problēma. Problēma sākas tajā brīdī, kad bērns negrib pārstāt to vārdu lietot. Un es varu pastāstīt piemēru arī no savas ikdienas ar savu auģdēlu, kad kaut kādā bija tāda situācija, ka mēs gribam skatīties filmu, un es nevarēju to filmu dabūt, jo man nav tā kā televizors, un tad es meklēju, kurus viņu īrēt. Un es nopirku to filmu, un man atsūtīja, ka pēc 2 dienām man to filmu atsūtīs. Un es biju baigi dusmīga, un es teicu, riktīgi sačakarēts vakars. Pietika to vārdu pateikt, 3 dienas pēc kārtas mans auģdēls staigā un teica sačakarēts. Un bija arī tiešām situācijas, kur viņš saprata šo vārdu, jo arī vīrs kaut ko izdarīja ne tā. Un tad viņš teica arī, ka viņš tā kā sačakarēja to situāciju. Un tad mēs viņam teicām, hei, zini, šito vārdu īstenībā mēs neizmantojam. Es biju tā dusmīga, neapmierināta, un tad es tā pateicu, bet šis nav labs vārds. Mums ātri šī situācija beidzās, un šīs lietas, kas ir svarīgi, ko nevajag darīt. Nevajag sākt tā ar ļoti lielu kontroli bērnam izteikt, ka to vārdu nedrīkst lietot, ka tas ir slikti, jo tiklīdz bērns jutīs, ka mēs gribam viņu kontrolēt, un ja bērns pēc temperamenta vai pēc viņa vajadzībām ir nepieciešams, ka viņš jūt, ka viņš kontrolē vidi, viņš speciāli ieslēgs to, ko viņš grib kontrolēt. Viņš redzēs, vecāki jau neko nevar izdarīt, muti jau nevar aizlīmēt, tā ka viņš tāpat tās staigās to vārdu teiks. Un ja viņam tā kontrole ir ārkārtīgi nepieciešama, tad viņš arī šo vārdu izteiks un turpinās teikt. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi neiet ar kontroli. Patiesībā pats labākais un pirmais veids, kā rēģēt uz šo situāciju, ir bērnam pajautāt, tu zini, ko šis vārds nozīmē? Un tad paskatīties, ko bērns atbild. Un lielākoties bērni īstenībā nezina, ko tas vārds nozīmē. Un tad bērnam var teikt, zini, es arī nezinu, ko tas vārds nozīmē, vai arī zini, es gan zinu, šis vārds īstenībā nav labs, mēs šo vārdu neizmantojam. Un tad ar bērnu vienoties tādā vienošanās formā, ka mēs viņu neizmantojam. Ja bērns turpmāk izmanto šo vārdu, piemēram, kad sakaitināts paliek, kad dusmīgs, tas ir vairāk tāpēc, ka viņš nezina vienkārši kā citādāk izpaust savas dusmas. Viņš ir nikns, un tajā brīdī viņš grib izgāzt savas dusmas un darīt visu, lai tas otrs būtu niknāks un dusmīgāks un neapmierinātāks, un ja tas ir vecāks, tad noteikti bērns izmantos šos te vārdus. Savukārt, ja tas ir, piemēram, izglītības iestādē, bērni savā starpā, tad viņi paķiķinās, pasmējās, bet tipiski, ja neviens pozitīvi nepastiprinās šī vārda nozīme un izmantošana, piemēram, kas var gadīties, ka bērns pasaka kaut kādu muļķīgu vārdu, un citi bērni sāk smieties. Un šis tieši tāpat var būt arī pie vakariņu galda. Bērns pasaka kaut kādu vārdu, mums baigi liekas un ielīk, ka bērns pasaka kaut ko tādu pieaugušu. Un, protams, mēs gribam pasmieties. Ja vienreiz tā gadās, nebūs baigā problēma. Bet, ja mēs to atkārtosim, tad gan var gadīties tas, ka bērnam vienkārši nostiprinās šī rīcība, tāpēc, ka mēs pozitīvi reaģējam. Īpaši, ja tas notiek grupā, bērnu grupā, izglītības iestādē, tad var būt tā, ka bērns tā kā turpinās šo lietot. Tad noteikti ir jāvada konkrētas sarunas par to, ka šis vārds nav pieņemams, šādi mēs nerunājam. Un lielākoties bērni tiešām arī pārstās šo darīt, ja mēs īpaši lielu uzmanību nepievērsīsim. Bet bērns nepārstās, ja viņš grib kontroli, viņš turpinās to darīt, tikai tāpēc, ka viņam vajag kontroli. Tātad risinājums ir, mums jāmeklē, kāpēc pirmkārt bērnam nav sajūta, ka viņam ir pietiekama kontrola, vai pretēji, varbūt viņam ir īstenībā jau pietiekama kontrola, un viņš grib to saglabāt caur šo mehānismu, kurš to vārdu izmanto. Vai arī otrs, ka tas ir nepieciešams tam, lai viņš iegūtu to savu uzmanību, ka viņš tāds foršs un interesants un tam līdzīgi. Savukārt, ja mēs jau runājam par to 6-gadnieku vai pusauģu vecumu, tad, kad bērni sāk apsaukāties, tad gan jau tas vairs nav par to, ka bērnam patīk šie vārdi, viņš tos vārdus iepazinis, un viņam vienkārši patīk eksperimentēt ar tām skaņām. Tas jau vairāk ir ļoti mērķtiecīgi, visbiežāk par to, ka nav šo sociālo prasmu vai arī nav emociju regulācijas prasmes, un viņš nezina šis bērns, kā izteikties un kā vadīt savas emocijas. Un pusauģu vecumā patiesībā vairāk tas var būt par to, ka bērns grib iekļauties. Tātad tajā grupā, kur bērns atrodas,
tur šajā grupā runā, un tā ir norma. Pusauģu vecums svarīgi atcerēties. Mēs runāsim arī par šo, bet es jau tagad pateikšu. Es aizmirsu paņemt grāmatu līdzi, bet ir tāda grāmata pa vidu, un tāds angļu vārds kā tvēni. Šobrīd ļoti bieži izskan, es pat redzu arī, kad ik pa laikam arī ne cilvēki, kurš šajā specializējas, kas saka, ka ir šis vecuposms, ka pusauģi ir agrākā vecumā, bet kad mēs speciālisti sakam, ka pusauģu vecums sākas agrākā vecumā, mēs domājam to, ka 12 gadu vecumā sākas, jo agrāk pusauģu vecums sākās 15 gadu vecumā. Tie ir tā kā reāli dati, un tas nav tikai Latvijā, tas ir visā pasaulē. Agrāk pusauģu vecums šī pubertāte notika 15 gadu vecumā, tagad 12 gadu vecumā, un tad ir šis tween periods, kas ir pa vidu, tas nav pusauģu tā kā laiks. Un šajā vecumposmā, ja bērns, piemēram, apsaukās vai izmanto šos te vārdus, viņš grib iekļauties tajā grupā. Un tāpēc ir jāskatās, vai tajā grupā tā ir tāda tradīcija, viņam tas ir stilīgi, forši šos vārdus izmantot, tad būs diezgan grūti to mainīt. Tad, principā, jums ir jāmaina tas, kurā grupā viņš atrodas, jums ir jāveido jauni pulciņi, jauni socializēšanās iespējas, kur ir citi vārdi. Tas ir, principā, vienīgais veids, kā jūs to varat panākt, lai bērni šos vārdus nelietot. Viņam ir jāiegūst cita pieredze, ka citi bērni, kur nelieto šos vārdus, arī var iedot tikpat labu un pozitīvu pieredzi. Vēl viena tāda lieta ir par ķermeņa pētīšanu. Šis ir arī atkal normāla vecumposma īpatnība. Vēl viena lieta, ko es vēlos teikt, es vienkārši esmu redzējis, kad ir parādījušies komentāri, kas atsaucās uz mani. Es diezgan bieži šos saku, ka tā ir normāla uzvedība, normāla vecumposma īpatnība, bet kas ir ļoti svarīgi, pat ja tas ir normāli, tas nenozīmē, ka mums nekas nav jādara. Piemēram, ja bērns šos vārdus saka intensīvi un daudz, pieaugšana ir jāpieslēdzās, jāveido robežas, jārunā. Nebūs tā, ka tas, ko esmu komentāros redzējis, ka jā, es tur biju nodarbībā un tur psihologs teica, ka tas ir normāli, bet ir kaut kas jādara. Un nākamais punkts par to ķermeņa pētīšanu, jā, nav tik vienkārši, vai ne? Kad vienkārši pāries. Nepāries. Ja tas ir intensīvi, tad tas nepāries, bet ja tas vienkārši parādās uz brīdi, tad pāries. Piemēram, šī ķermeņa pētīšana, kas arī ir 4 gadu vecumā, tā ir pilnīgi normāla attīstības uzvedība. Mēs bieži redzēsim, ka pēc 4 gadu vecuma bērni sāks pētīt viens otra kājastrapi, sāks rādīt dibenu viens otram, sāks smieties. Viņi vispār neizprot to, ko mēs izprotam, vai ne, ka tās privātas zonas, ka tā nedrīkst darīt. Viņam tā ir jokošanās, viņam tā ir jauna pasaule, ka viņi vispār tā var darīt, un tur nav nekas seksuāls vai nepiedienīgs priekš viņiem, jo viņi vienkārši nezina, kas tas ir. Un te ir ļoti svarīgi, ka tomēr mēs bērnam mācam par privātajām zonām, ka mēs vadam kaut kādas nodarbības par seksuālo attīstību, mēs, protams, ka nestāstam par dzimumu dzīvi. Tas nav atbilstoši vecumposmam. Mēs šajā brīdī, kad bērns sāk pētīt citu ķermeni, mēs viņam sākam stāstīt, ka tas ir privāti, ka mēs nedrīkstam aiztikt cita ķermeņa daļas, tu nedrīkst arī ļaut citiem aiztikt. Tā kā tikai tas ir tas, ko mēs šajā vecumposmā stāstam. Un tad jau vēlākā vecumposmā, piemēram, 7 gadu vecumā vai pusauģu vecumā, kad sākas ķermeņa izpēte, tas jau gan ir vairāk tiešām par šo pubertāti, un diemžēl ļoti bieži jaunieši pāragri saskarās ar dažādu šo te seksuālu rakstura video materiāliem, kuri tiek izsūtīti pa viņu tiem snapchatiem un WhatsAppā, un tas var arī ierosināt šo te pāragru tādu seksualizētu uzvedību. Tai nebūtu nekādā veidā jābūt normai, ka bērns šajā vecumposmā vispār, līdz tam pusauģu vecumam, tai nebūtu jābūt normai, ka bērns šajā vecumposmā regulāri pašapņemtu sevi. Ja viņi to dara regulāri, tas ir trauksmes jautājums, tur ir kaut kāda spriedze un atkal emociju regulācijas jautājums, un tas ir jautājums par to, ka bērns nezina, kā to emocionālo spriedzi izrēģēt citādāk. Jā, par to man ir atsevišķa nodarbība par emociju regulāciju, un tas ir jāmāca bērnam laicīgi, lai neveidojas šāda te uzvedība. Jā, tās tādas galvenās lietas par šo. Es pēc tos paralēli arī esmu pierakstījis tos jautājumus, ko rakstīt. Šeit arī bija par to, ka nesaprot nē, kad mēs runājam par 4-gadnieku saprot nē, tā kā apmēram 2,5 maksimāli līdz 3 gadu vecuma bērni tiešām nesaprot atšķirības starp nē un jā. Un droši vien, kad vecāki un pedagogi novēro, ka reizēm bērniem ir tāds periods, ka viņi visu laiku saka nē, un reizēm arī tur, kur viņi grib teikt jā, ko viņi grib, viņi tāpat pasaka nē. Un visbiežāk tas ir tāpēc, ka viņi vienkārši neatšķir šo nē no jā. Bet no 4 gadu vecuma uz augšu šeit vairs nav runa par to, ko bērns nesaprot nē. Ja mēs bērnam sakam, ka nedrīkst saldumus, nē, vai nedrīkst tur iet, vai nedrīkst to aiztikt, vai nedrīkst tagad iet spēlēties, vai nedrīkst tagad bļaustīties un tam līdzīgi no 4 gadu vecuma uz augšu, bērns šo saprot. Ko tas nozīmē? Vārds kā tāds nē.
Un līdz ar to, ja viņš nereaģē uz mūsu nē, šeit vairāk ir jādomā atkal par robežu un disciplinēšanas jautājumu. Pirmkārt, vai mēs bērnam esam izskaidrojuši to situāciju, kāpēc tajā brīdī nevar darīt to, ko viņš vēlas. Un pats svarīgākais arī ir jāizprot, kāpēc bērns šajā brīdī tiešām to neievēro, kāpēc viņš nesako mums līdzi. Un par to stāst nodarbībā robežu un disciplinēšana, kas tieši šodien arī bija, jo tā bija pārceltā pagājušās nedēļas nodarbība mūsu laikapstākļu dēļ. Par kontroli, kad bērns kontrolē vecākus, tad arī šī nav vecumposma raksturīga iezīme no 4 gadu vecuma uz augšu. Vienīgais izņēmums, kad bērns varētu kontrolēt, burtiski tā kā teikt, ka viņš nedarīs, kad vecākam ir jādara šādi vai tā kā principā nosaka to katru soli, kas vecākam ir jādara. Vistipiskāk tas ir saistīts ar to, ka vecāki ir pārāk izdabājoši, un līdz ar to bērns nav iemācījies, ka viņš var paļauties uz vecākiem. Kā rezultātā bērns iemācās, lai kaut kas notiktu, viņam ir jādod norādes, viņam ir jāizsaka, tas patiesībā ir trauksmes jautājums, jo tas, ko bērns iemācās, ka tad, kad es pateikšu, kā notiek lietas, tad tā arī notiks. Jo, ja mēs zinām, piemēram, kad mums ir konkrētas norādes, kur mums ir jādara, kas mums ir jādara, mēs jūtamies droši. Un tāpēc arī bērni var aiziet šajā stadijā, kad viņi sāk izteikt ļoti daudz norādes, gan vecākiem, gan visiem citiem, jo tādā veidā viņš var justies droši un labi, bet tas galīgi nav pareizi, un šeit būtu ļoti jāmaina šīs attiecību forma. Tas nozīmē, ka vecākiem ir jāuzņemas tā vadošā loma, un vecākam ir jādod tās norādes un noteikumi, un bērnam ir jāsako līdzi. Un sākotnēji tas var būt sarežģīti, atkarīgs no tā, kādā vecuma posmā tas ir, jo jaunāks bērns jau vienkāršāk, jo vecāks bērns, jo, protams, tas ir sarežģītāk, tāpēc, ka bērns jau ir iemācījies, ka viņš to vidi kontrolē, viņam tas var būt ļoti pārsteidzoši, ka viņam tagad ir jāsako līdzi pieaugušo norādēm. Vispārībā runājot par to, kā jūs varat saprast, vai šī uzvedība ir problēma vai nav, patiesībā to ir vienkārši izdarīt. Jūs varat paskatīties, piemēram, pēdējā mēneša laikā, cik bieži šī uzvedība parādās. Ja šī uzvedība, piemēram, emociju regulācijas jautājumi bija diezgan daudz ienākuši par to, ka bērns ir histērisks, kad uz katru mūsu nereaģē ar raudāšanu, spiekšanu, kliekšanu, kad, ja bērnam, piemēram, pasakā, viņš seko līdz mūsu norādēm, viņš ir dumpiniecisks, tad vienkārši paskatīties šo mēnesi un cik bieži mēneša laikā šī uzvedība atkārtojas. Ja šī uzvedība atkārtojas tiešām dienā, šī raudāšana, čīkstēšana, dumpošanās, tā ir problēma. Bet, piemēram, ja tā uzvedība atkārtojas apmēram 30% no visa mēneša, ik pa laikam kaut kad parādās, tā nav problēma, tas ir pilnīgi normāli. Viens no jautājumiem arī bija, līdz kādam vecumam bērns var būt neapmierināts un veido šīs histērijas, tad, kad viņš ir noguris vai, piemēram, nepēdis. Pilnīgi jebkurā vecumā arī mēs varat iedomāties, ja mēs nepēstu, nebūtu gulēta nakts un vēl jādara kaut kāda pienākuma, mēs arī būtu neapmierināti un arī nespētu regulēt emocijas. Tāpēc ļoti svarīgi rūpēties par to, lai bērnam nav tā, ka katru dienu viņš ir noguris, piekusis, neizgulējies. Ir jāvada tas ritms tā, lai bērns var iegūt šīs pamata vajadzības. Un tad arī bērnam nebūs šī čīkstēšana, raudāšana. Bet, ja tas ir dienā, tas nav atbilstošiem vecumposmam, izņēmums būs tad, ja bērns pēc temperamenta iezīmēm ir vairāk introverts. Un tipiski tas, ko mēs redzēsim, ka šādi bērni, kad viņi aug un attīstās, tad tajā vecumposmā, kad ir divgadnieku krīze, viņiem parasti viņa neparādās, viņa tā tīri viegli iziet šo periodu cauri, bet tad apmēram ap 4 gadu vecumu sākas tā kā divgadnieku dumpošanās. Tas ir introvertiem bērniem, un tad var būt, ka šajā vecumposmā, tad, kad tas nav raksturīga norma, tad tas parādās. Bet šis ir nosacījums tad, ka jūs tiešām manījāt, ka tajā iepriekšējā vecumposmā nebija šāda uzvedība, bet viņa tā kā pēkšņi parādās. Ja šāda tipiska divgadnieku uzvedība parādās ap 6-7 gadu vecumu, kad mēs parasti gribam teikt, tas ir pusaudža laiks, tā kā, ka pāragri sākās, nē, tipiski ap 6-7 gadu vecumu šī dumpošanās sākās tāpēc, ka bērns beidzot sāk saprast noteikumu nozīmi. Viņš sāk saprast, kāpēc ir, piemēram, jāsēž tur pie galda un jāēd, vai kāpēc, piemēram, nedrīkst tās mūtnes skatīties. Un tā kā sāk parādīties jau tāda morālāka rīcība, bērni vairāk sāk izprast, kāpēc šie noteikumi ir svarīgi tāda kopēja mērķa labā.
Un tad viņi ar to pašu sāk pamanīt, ka nevienmēr tie noteikumi ir taisnīgi, un ka, piemēram, citiem bērniem tie noteikumi ir citādāki. Tīpaši, ja bērns sāk iet izglītības iestādē, bērndārzā, skolā, bērni savstarpēji runā, viņi vairāk iegūst informāciju. Un vēl viens, šis īstenībā mazāks iemesls, biežākais iemesls tam, ka bērnam paceļās tāda pusauģu vai divgadnieku krīzes tipa uzvedība ap 6, 7 vai 8 gadu vecumu, var būt saistīta ar pašvērtējumu, jo šī ir nākamā lieta, ka apmēram ap šo skolas vecumu bērniem viņi sāk pamanīt, ka viņi īstenībā nav pasaules centrs un ka viņi nav tik spējīgi kā visi citi un ka viņiem ir savas unikālās prasmes. Un tad, ja viņi sāk pamanīt, ka tomēr viņiem tik labi neizdodas tās lietas, plus ir varbūt pārāk augstas prasības, varbūt pārāk daudz ir kritizēšana ikdienā, tas var bērnā radīt neapmierinātību, ka viņš nespēja īstenot tās gaidas, un tur arī var veidoties šis dumpinieciskums, neapmierinātība un nevēlēšanās sekot līdzi vecāku norādēm. Bet šī nebūs problēma izglītības iestādē, tas būs mājās šāda problēma. Un turpinot par šo tēmu, un tad pārēsim uz nākamo vecumposmu, turpinot vēl par šo tēmu, tad vēl viena tāda būtiska lieta, kad mēs runājam par to pusauģu vecumu un emociju regulāciju, tad, ap pusauģu vecumu tiešām var veidoties tādas spēcīgākas emocijas, līdzīgi kā tie divgadnieku krīzē, jo kas notiek, kad šajā vecumposmā dopamīns paaugstinās, dopamīns rada to sajūtu un nepieciešamību pēc darbībām, kas rada tādu ļoti augstu tādu prieka sajūtu, tādu apmierinājumu sajūtu, gandarījumu sajūtu. Un tāpēc, ka bērniem pēkšņi pieplūst ļoti daudz šis dopamīns, viņi ir ārkārtīgi tendēti veikt kaut kādas riskantas darbības. Un, ja viņi to nevar sasniegt, tad, protams, var būt tā neapmierinātība, plus zēniem pieaug ļoti daudz šis testosterons, un ja viņiem pieaug šis testosterona līmenis, tad viņi arī vairāk ir tendēti uz tādu agresīvāku rīcību, vairāk tās dusmas izgāstās spēcīgāk, tādēļ ir ļoti svarīgi šajā vecumposmā arī bērnus nodarbināt, lai viņi varētu tādā pozitīvā veidā iegūt šo gandarījumu. Piemēram, ja bērnam šis dopamīns izdalās, mēs zinām, ka tā notiek, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs bērnu nodarbinam ar aktivitātēm, kas viņam ir saistošas un interesantas. Un ap šo 12 gadu vecumu tas ir tas laiks, kad bērni vairs negrib darīt to, ko viņi iepriekš darīja, piemēram, pulciņi, ja tie nebija viņam interesējuši un viņi darīja tikai tāpēc, ka vecākiem tas patika. Tad te būtu svarīgi sekot līdzi, un lai neveidotos tur lieki strīdi, ikdienā ir ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā bērnu vajadzības un saprast, uz kādu pulciņu, piemēram, viņš varētu iet skolā, ir obligāti, ka bērni iet paralēli kaut kādā pulciņā, bet arī nepārmērīgi daudz. Un tas, ja bērns iet kaut kādā pulciņā, tur varbūt tās konkursi, bērns var piedalīties, tas ir veids, kā arī iegūt šīs ekstrēmās patīkamās sajūtas pozitīvā veidā. Pretēji, bērni šajā vecumposmā, ko viņi darīs, viņi var daudz pavadīt laika internetā, spēlēt spēlītes un veikt kaut kādas riskantas darbības, piemēram, šobrīd ļoti aktuāli visi šie dzērienu dzeršana un veipu lietošana, kā arī, piemēram, ļoti daudz redzu, it īpaši vasarā braukt ar šiem skūterīšiem, vispār nesaprotu, kā viņi dabūja iespēju uz viņiem braukt, bet tas ir negatīvais veids, kā viņi iegūst to sajūtu, kas viņiem nepieciešams, tad labāk viņus vest kaut kādiem pulciņiem, šīm nometnēm un tam līdzīgi, bet ļoti, ļoti svarīgs tie faktors ir, ka viņam tas patīk. Un vēl viens svarīgs faktors šajā vecumposmā ir, ka arī viņu draugiem tas patīk, jo šeit, sākot bērnam no šī 12 gadu vecuma uz augšu, bērni darīs principā to, ko dara viņu tā grupa. Un tādēļ jums ir, piemēram, šie pusauģi jaunie, kuri veidojas par pusauģiem, šeit ir ārkārtīgi svarīgs tas neatkarības jautājums, identitātes jautājums. Un ja viņi atrodas tajā grupā, kura jums varbūt šķiet kaut kāda iemesla dēļ nav piemērota jūsu bērnam, bet arī objektīvi izvērtējot. Nevis tāpēc, ka jums kaut kādas simpātijas vai antipātijas, tāpēc, ka jums personīgi nepatīk, bet gan tiešām objektīvi, vai tur nav, piemēram, kaut kāda skaitīga vielu lietošana, vai arī šīs riskantās darbības, vai, piemēram, to, ka citi bērni iet uz pulciņiem, tad, protams, ja bērns būs šajā grupā, viņš darīs tieši to pašu, jo viņam ir svarīgi identificēties ar grupu, jo grupa ir tas, kas palīdz viņam veidot savu identitātu un neatkarību, vairs nevis vecāki un ģimene. Un šis īstenībā ir vēl viens punkts, ko ir ļoti svarīgi atcerēties, ka pusauģu vecums ir pēdējais laiks, kad mēs varam veikt kaut kādu korekciju. Ja ir kaut kas nevēlams bērnu uzvedībā, piemēram, arī tā motivācija negrib mācīties, par mācīšanās motivāciju, 24. augustā būs nodarbība, Līga jau pastāstīja, bet 24. augustā būs arī lekcija par šo tēmu,
kad, ko tad darīt šajā situācijā un kā vispār nenogalināt mācību motivāciju. Bet pusauģu vecums ir pēdējais laiks, kāpēc? Tāpēc, kad ap šo 12 gadu vecumu bērnu smadzenes ir vistuvāk tieši pieaugušo smadziņu domāšanas formai, un līdz ar to pēc tam, jau, kad bērnam izveido šī identitāte un neatkarība, tad viņš pats pieņems lēmumu, vai viņš grib, vai viņš negrib. Viņš nesakos līdzi pieaugušo ieteikumiem, ja, protams, ka tur netiks veikta kaut kāda attiecība korekcija, jo biežāk bērns dumpojās un ir neapmierināts, tāpēc, ka ir kaut kādas tādas attiecību problēmas. Visbiežāk tas saistīts, ka ir pārmērīgi augsta kontrole. Ir tīpaši, kad bērns jau kļūst par skolēnu un tuvāk pusauģu vecumam, visbiežāko problēmu, ko es redzu, ir tas, ka vecāki pārāk vēlas kontrolēt, un kas notiek, ja bērns jūt pārmērīgi lielu kontroli, viņš darīs visu pretēji, ko vecāks grib. Tikai tāpēc, lai pateikt, es esmu neatkarīgs cilvēks, un es nedarīšu to, ko tu man saki. Tagad, tā kā var izveidoties tāda ļoti liela nesaskaņa. Tad mēs dodamies tālāk par šo vecumposmu no 7 līdz 12 gadu vecumam, un kas šeit ir būtiski tajā kognitīvajā domāšanā, ka šeit bērniem jau sāk veidoties abstraktā domāšana, un šeit jau viņi var sākt arī vērtēt apkārtējo vidi un sevi, un ko citi par mani domā. Un, tas kritiskākais pīķis ir tiešām ap to 12 gadu vecumu, kad bērnu pašvērtējums kritiski krītas. Tas ir pilnīgi normāli, lielākajai daļai bērnu tas notiek, bet ir jāskatās atkal, cik tālu tā ir norma un kurā brīdī tā jau ir problēma un jārisina. Šeit ir grūti, varbūt teikt tādās nedēļās un mēnešos, tomēr tam tiešām vairāk būtu jābūt tādam mēnešu periodam, kad jūs redzat, ka pamazām bērnam krītās šī sadarbošanās, kad viņam paliek vairāk tāda neapmierinātība par to, kā viņš izskatās, ko viņš dara ikdienā, vairāk bērns pukojās un neapmierināts par saviem pulciņiem, par draugiem. Tā kā ļoti daudz bērns sāk apšaubīt šīs savas ikdienas lietas. Un var arī veidoties tas, ka, piemēram, bērns vispār negrib mācīties, ka viņš atsakās no šīs mācīšanās. Būtu jābūt tā, tas krītās, tad ir tāds pīķis, un tad būtu tā, ka pamazām tas nāk atpakaļ. Pēc 2 gadnieku perioda, kā ir apskatījis, tipiski tas ir 3 mēnešu jautājums. Pusauģu vecumā es neesmu atradusi, ka šos datus tā apskata, kā pa mēnešiem var to novērot, bet tipiski tomēr skatās tas 3 mēnešu periods. Parasti tie 3 mēneši ir tiešām tādi ļoti izteikti neapmierinātība, noslēgšanās, nevēlēšanās iet vairs tiem pulciņiem, nevēlēšanās iet tikties ar saviem draugiem, aiztais durvis ciet, vēlas tikai sēdēt, spēlēt. Tā ir problēma, tā ir jārisina, un es teiktu, ka pirmsskolas vecumā šeit daudz vecāki var iesaistīties un tiešām risināt. Pusauģu vecumā te jau būs ļoti, ļoti svarīgi arī pašu bērnu vest pie psihologa, lai palīdzētu bērnam atjaunot arī un spēcināt savu pašvērtējumu. Un, protams, ka noteikti arī vecākiem vienmēr ļoti labi iegūt papildus informāciju, kas šajā vecumposmā notiek ar bērnu, kāpēc bērns šādi reaģē, kā viņš reaģē. Minēju par šo apzīmējumu, ko es redzu tvēn. Mums arī ir Latvijā tāda grāmata Pa vidu, un es viņu izlasīju. Es lasīju tiešām intereses pēc, kas šajā grāmatā ir, lai vairāk iegūtu informāciju. Un man bija ļoti mulsinoši, ka šajā grāmatā uz grāmatas ir rakstīts, ka tas ir par vecumposmu pa vidu, kas ir šis vecumposms no 7 līdz 12 gadu vecumam, bet, kad es atvēru un lasīju šo grāmatu, tur visa grāmata ir par pusauģu vecumu, turpat ir norādīts, ka 12, 13, 15, 16 gadu vecumā. Un informācijai, tad šis apzīmējums tvēn, es varbūt nesaku pareizi, bet tvēn šo apzīmējumu radīja mārketinga nolūkos tieši meitenēm, lai piedāvātu produktus. Šis nav speciālistu veidota definīcija, un līdz ar to arī, te arī nav teorijas par šo vecumposmu kā par pusauģiem. Šis nav pusauģu vecumposms no 7 līdz 12 gadu vecumam. Šajā vecumposmā patiesībā bērni ir vairāk vērsti uz to, ka viņi grib mācīties, viņi grib draudzēties un socializēties, un kopumā viņi patiesībā ir ļoti atsaucīgi. Problēma sāks ar to 12 gadu vecumu, kad bērnam sāk kristies šis pašvērtējums. Mēs jau varam novērot ap 7, 8 gadu vecumu, ka bērnam varētu būt pašvērtējuma problēmas,
un īstenībā mēs jau varam to laicīgi sākt darīt. Mēs īstenībā to nevaram redzēt tik labi. Protams, ka veiksim tur atsevišķi izpēt padziļināt, mēs to pamanīsim, bet ar aci mēs tā to nevaram pamanīt pirmskolas vecumā. Tāpēc, ka pirmskolas vecumā bērniem ir tāda ļoti pozitīva domāšana, viņi vienmēr domā, ka viņi ir labi un forši. Tāpēc viņi vēl neredz tik izteiktas atšķirības tajās kognitīvajās spējās un mācību spējās, un kopumā viņi jūtās labi par sevi pat, ja viņiem neizdodas lietas. Atšķirība ir tad, ja ļoti daudz bērns saņem komentārus par to, ka viņam kaut kas neizdodas. Tad gan mēs agrāk to varēsim pamanīt, bet tipiski mēs jau tajā skolas vecumā varam redzēt, ka, piemēram, ja bērnam ir jāpild mājas darbi, viņam ir jāmācās, viņam ir jālasa, ka bērns rezervēti pret to attiecās. Un šeit bieži rodas tāds jautājums, jā, visiem jau bērniem nepatīk mācīties, kuram gan patīk mācīties? Nē, nav patiesība. Mācīšanās ir pašmotivējošs process, un bērnam ap šo 4 gadu vecumu viņš jau pamana, ka viņam izdodas, un viņš vēlēsies mācīties un turpinās arī mācīties. Tāpēc viņš pamana, ka man izdodas arvien labāk, esmu vēl spējīgāks, bērni to jūt, viņi saņem tādu pozitīvu atgriezisko saiti, ka viņš māk izlasīt, viņš saprot, ko tas nozīmē. Un līdz ar to arī ejot uz skolu, patiesībā bērniem arī būtu jābūt motivētiem, jo viņi redz, ka viņiem snāk atbildēt, viņus pasalē par to, ka viņiem tas izdevās, viņiem izdodas pastāstīt vairāk, dalīties vairāk. Un šajā vecuma posmā mēs jau redzam to rezervētību, mēs varam sākt domāt, ka bērnam iespējams ir, un kas ir ļoti svarīgi, pašvērtējums sastāv no dažādiem komponentiem, var būt arī tā, ka bērnam konkrēti attiecīgajā jomā ir nevarētu teikt, pat šeit gadiem tā kā pazemēts pašvērtējums tieši tajā konkrētajā jomā, zonā, bet viņš neizjūt to pašefektivitāti. Ja viņš to neizjūt, viņš būs mazāk motivēts. Tādēļ arī atkal šajā vecuma posmā ir ārkārtīgi svarīgi, kā mēs ar bērnu runājam un komunicējam, kad mēs bērnam veicinām to vidi tādu, lai viņš jūtās labi, lai viņš jūtās motivēts, lai viņš būtu atvērts un gribētu mācīties. Tipiski, kas ir tās biežākās kļūdas, ko es redzu ikdienā, kad konsultēju vecākus, kad ir tādi 2 grāvi, kad sākumā bērnam netika nekas mācīts, lai brīvi dzīvo, jo bērnam taču jāizbauda bērnība, bet tad kādā brīdī, kad ir jāsāk mācīties un jāsēž pie galda, bērnam tas ir liels pārsteigums. Otrs grāvis ir tas, kad vecāki ārkārtīgi aizraujas ar to, ka bērnam ir jābūt disciplinētam, jāmācās, un iespējams tas ir par daudz. Šī ir īstenībā mazākā problēma, jo to vienkārši var risināt, mēs vienkārši kaut ko noņemam nost. Un kā jūs to varat saprast, vai tā varētu būt grūtība, vienkārši padomājiet, cik daudz bērns ikdienā mācās. Ja viņš dienā nosēž pusstundu pie darba lapām un kaut ko palasa, tā tiešām nav problēma, pilnīgi normāli, pilnīgi atbilstoši bērnam, lai tā kā palīdzētu mācīties. Otrs jautājums tomēr, ja jums ir situācija, ka viņš sēž, piemēram, pusstundu, kas tiešām nav nekas daudz priekš bērna, bet tik un tā negrib mācīties, te ir jāskatās par to, kā mēs komunicējam ar bērnu tajā brīdī, kad viņš mācās, tad, kad viņš pieļauj kaut kādas kļūdas, un šis attiecās ne tikai uz to mācību procesu, vispār uz ikdienā, kad bērns piedzīvo kaut kādas kļūdas un kaut kas viņam neizdodas, kā mēs reaģējam. Mēs tā kā paskatāmies un pagaidām ļaujam bērnu to risināt, un tad mēs sakam, kā tu pamanīji kļūdu, redz, kāds tas ir gudrinieks, kā tu zini, kā risināt problēmas. Vai arī pretēji, mēs sakam, kā tu jau nezini, tu jau esi tādā vecumā, tev jau šo vajadzēja zināt, un tev jau tas ir jāprot. Jo šādā veidā, ja mēs teiksim, mēs tiešām bērnam pasakam, ka viņam ir jāzina, bet ja viņam nav tā informācija, piemēram, ja es jums saku, jums ir jāzina, kā ķīniešu valodā ir jārunā, bet jūs to nezināt. Bērns taču arī, ja mēs viņam sakam, ka tev šitais ir jāzina, bet viņš nezina. Viņam varbūt apmums un atšķirības starp mums pieaugušiem un bērniem ir tas, kad mēs bērnam sakam, ka viņam ir jāzina, viņš mums tic, jo pieaugušais to saka, pieaugušais ir autoritāte. Viņš nebūs tas, kurš centīsies mūs kaut kādā veidā atrunāt no tā, ka mēs viņam sakam kaut ko nepareizi. Un vienīgais, kas notiek, kad bērns vienkārši sāk kļūt tāds rezervētāks, izvairīties no situācijām, kas ir jaunas un baidīties, ka notiks kaut kādas kļūdas. Vai ir kāds jautājums? Es redzu, ka čatņā kaut kas raksta vai papildinājums. Jā, jautājums par 5-gadnieci, kad katru dienu ir šīs histērijas. Es pareizi saprotu, šīs raudāšana un histērijas ir tikai un vienīgi bērndārzā, ejot uz bērndārzu. Jautājums arī, protams, ka cik sen šis ir veidojies. Tad par uzvedību vispārībā. Tad ir jāskatās, kur šī uzvedība notiek. Ja tā uzvedība notiek tikai un vienīgi konkrētā vietā, tad te ir jautājums parasti par 2 lietām. Vai nu šī vieta kaut kādā veidā veicina šo uzvedību,
vai arī tas, kā mēs šajā vietā reaģējam uz šo uzvedību. Piemēram, bērndārzā, kas tur būtu bērndārzā, visbiežāk tomēr es teikšu vienkārši to, kā parasti ir bērndārzā un kāpēc bērni reaģē uz šo histēriju, tad, kad mēs viņus vedam, varbūt tas, ka noildzina to procesu, lai aiziet, tā kā iekšā ieietu grupā, mēs iespējams kaut ko iedodam, kaut ko piedāvājam. Iespējams, ka šajā brīdī mēs piedāvājam tādu lielāku empātiju, gādību, mīļumu, un kā rezultātā bērns iemācās, ka ar šo spiekšanu kliekšanu bērns tā kā iegūst vairāk vecāku uzmanību. Un šo es īstenībā bieži esmu novērojusi, strādājot bērndārzā, un es teiktu, ka šis ir viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc tieši bērndārzā bērns sāk tieši raudāt, spiegt un kliegt. Tāpēc, ka tajā vidē viņš jūt, ka iespējams vecāks kļūst maigāks, kā piemēram viņš ir mājās. Te var paskatīties papildus, lai saprastu, vai šī varētu būt tā situācija. Tas varētu būt saistīts, kā to var pamanīt mājas ikdienā, piemēram, kad bērns jautā, lai dara tās lietas, ko viņš jau prot. Piemēram, lai palīdz viņam saģērbties, lai iedod ūdeni, lai viņš pats var paņemt, lai uzvelk viņam jaku, lai paguļ blakus. Visas šīs pašaprūpes lietas, kad bērns tās sāk jautāt, kad viņš pats viņas var veikt, ir par to, ka viņš grib vairāk emocionālo saikni un klātesamību, jo tas ir tas, kā mēs ikdienā dodam arī šo klātesamību bērnam, un tad bērns vienkārši atgriežas uz pamata ikdienas lietām un sāk to jautāt. Ja neredz to, ka šādas lietas bērns ikdienā prasa, tad tas nav saiknes jautājums, tad drīzāk tas ir jautājums par to, ka iespējams tieši tie izglītības vidē varbūt mēs kaut ko piedāvājam, kaut kādu končiņu, varbūt paspēlēties telefonā, paskatīties, varbūt tās mēs sakam, ka pēc bērndārza kaut kur aiziesim. Tur ir kaut kāds nosacījums. Bet, ja šīs histērijas ir ikdienā arī citās situācijās, tad te vairāk jāskatās par to, ka varbūt bērns ir iemācījies, kad šis nē stingrais ir bijis taipīts, tad bērns neizprot to nē kā nē, un tad arī cenšas to vidi kontrolēt, un ja, piemēram, mēs sākam veidot robežas, tad bērnam, protams, var veidoties pretreakcija, un bērns vēl vairāk var aizsoties un būt vairāk neapmierināts, jo viņa pasaulē notiek kaut kas jauns, viņš nesaprot, kas tas ir, un 5 gadi ir tāds apzināts vecums, kad bērnam var rasties trauksme, kad mēs pēkšņi mainām šos attiecību modeļus, bet to visu var mainīt, vienkārši turpinot tieši tā, kā tas ir jādara. Nav svarīgi, kurā vecumposmā mēs saprotam, ka varbūt ne tā kaut kā komunicējam un darījām, to visu var mainīt. Smadzenes ir plastiskas, varat padomāt paši par sevi, noteikti ļoti daudz ko dzīvē esat iemācījušies un mainījuši daudz ko dzīvē, un ar bērniem tas vēl ir vienkāršāk. Jā, un arī tas histērijas jautājums pilnīgi noteikti ir risināms visai vienkārši, tik jāsaprot. Arī ko bērns tajā brīdī runā, vai viņš kaut ko pieprasa. Ja bērns tajā brīdī, kad ir histērijas kaut ko pieprasa, tad viņš arī to vēlās, viņš vēlas kontrolēt tajā situācijā. Jā. Protams, ka jādomā, vai bērndārzā viss ir kārtībā, vai tur nav arī kaut kāda tāda vide pārāk trauksmaina. Tad bērns, protams, ka arī var daudz raudāt un negribēt iet, bet tās 5-gadnieks viņš arī teiks. Bet, ja, piemēram, šķiet, ka tajā vidē kaut kas ir, jūs iepriekš šeit jautājuši, tad tipiski ir tā, ka, ja bērns visu laiku maina stāstus, tas nav par vidi. Bet, ja bērns visu laiku stāsta vienu stāstu, vienu bērnu vai vienu audzinātāju jaukli, tad visticamāk tas ir saistīts ar to. Tā īsā atbilde. Kāds vecums bērnam? Tad jātājums par to, ka skolā skolotāji saka, lai bērns domā pats tiek pats galā, bet mājās bērnam palīdz un arī iedrošina. Kāds bērnam ir vecums? 10 gadi. No 10 gadiem mēs sagaidīt, ka 10 gadnieks mājās var pats mācīties. Protams, ka ja tā ir kaut kāda jauna viela nezināma, mēs noteikti sniegsim viņam atbalstu, bet šis nebūtu tā situācija, kad mums būtu jāsēž viņam blakus no sākuma līdz beigām. Viņam pašam būtu jāzina, ka viņam ir mājasdarbi, viņam pašam būtu jābūt jau iespēja pieeja, ka viņš var tajā e-klasē apskatīties, ka viņš var šos darbus apskatīties. Šeit būtu jādomā, kas te ir par šīm situācijām savā ziņā. Ja mums nav pamatojuma, kāpēc bērnam ir grūti 10 gadu vecumā mācīties pašam, tad no pedagoga puses savā ziņā tas ir objektīvi, jo 10 gadu vecumā tiešām mēs redzam, es arī skolā strādāju un arī uz skolām veicu novērtēšanu. 10 gados bērns var sēdēt pats un izpildīt šos uzdevumus. Protams, ka laiku viņam ir jautājumi, viņi pārjautā, viņi kaut ko nav sapratuši. Vai te ir zināms kaut kādi objektīvi apstākļi, kāpēc bērnam ir jāsēž blakus un nepieciešams iedrošinājums? Objektīvi apstākļi. Principā nebūtu jābūt tādām
lielām grūtībām, ja, piemēram, tā skolotāja neiesaistās. Bērni ir adaptīvi, viņi pielāgojas. Viņi vienkārši zina, ka tad šī skolotāja nav atsaucīga, un tad viņi tiešām paļausies uz to, ka vecāks palīdzēs. Tā ir tā realitāte, bet tipiski būtu jābūt tā, tad jums ir viena skolotāja ar cerību, ka viņa vada vienu konkrētu priekšmetu, un tad, jā, tajā gadījumā tad vecāks sniegs šo atbalstu un vēlreiz pastāstīs šo te vielu. Bet citādi tomēr, ja skatās visas šīs stundas, ko vada citi pedagogi, bērnam nebūtu jābūt tiešām tādām izteiktām grūtībām, kad katru reizi ir jāsēž blakus un katru reizi ir jāskaidro. Jā, tad jāskatās. Te bērnam, protams, ka šajā vecumā bērniem var dot prasmes, ko es arī parasti mācu konsultācijas, ka paceļ roku un jautā citiem bērniem. Protams, ka te ir ļoti svarīgi, kāda ir tā klase. Ir bērni, kuri, piemēram, kautrējās, tāpēc, ka tur kaut ko padomās, kaut ko pateiks, jo mums šitā klasē nedara, tāpēc, ka skolotāji tur saka, kad kavē manu laiku un kāpēc neklausies, tad, protams, ka nav atbilstoši un bērni necels un nejautās. Bet, ja tā kopumā klase, pats klases klimats neatkarīgi no skolotājas ir tāds labs un bērni savstarpēji draudzīgi, tad pilnīgi noteikti var mācīt to, ka bērns paceļ roku, pajautā, lai viņam atkārto, un ka viņam var arī iemācīt, ka viņam ir tiesības jautāt. Bērni tiešām nezina, jo mēs jau visu laiku dzīvojam tādā, bērni iemācās, ka viņi, un tas ir pareizi, tā kā tie nav nekas slikts, ka bērni iemācās, ka pieaugušais ir tā autoritāte, kuram jāsako līdzi, bet bērni jau nezina, ka reizēm arī pieaugušie izdarot kādas nepareizas lietas, vai, piemēram, ka pieaugušie nevar tā reaģēt tā, kā viņi reaģē, un ka bērns tomēr drīkst arī teikt kaut kādas lietas, vai, piemēram, jautāt, ja viņam tas ir svarīgi. Bet šeit ir ārkārtīgi svarīgs tas jautājums, vai bērns pats jūtās pašpietiekams, gan ir tāds drošs, lai viņš to roku paceltu un pajautātu, neatkarīgi no tā, ko citi domā. Jo šeit vēl joprojām ir tas vecumposms, ka bērnam ir svarīgi, ko citi domā, tik kā šausmīgi vēl neietekmējās no tā, bet viņiem ir tas svarīgi un varētu būt grūti. Un, protams, ka arī pēc temperamenta, ja bērns varbūt tās ir tāds uz iekšu vērstāks, viņam var būt grūtāk. Te vairāk būt tā neatkarība bērnam jāveicina. Kurš pats klausās, pats pieraksta, kas ir jāpilda. Un tā. Labi. Jā. Jā, te bija tie jautājumi par to, ka bērns grib sēdēt tikai telefonā. Tad telefona lietošana, principā, mēs varam skatīties tā, ka līdz tam pirmskolas vecumam tomēr neiesaka par pusstundu ilgāk, un šeit ir arī jāizdala, ko dara bērns telefonā. Ko arī es gribu teikt, ka pati telefona lietošana kā tāda, tā nav problēma. Problēma ir tajā, ka tas netiek kontrolēts. Un lielākoties, ja bērnam ir labā socializācija, viņš draudzējās, viņam ir pulciņi, tad tiešām ir vecāki, kuriem nav nepieciešams tur īpaši kontrolēt šo telefonu laiku, tāpēc, ka bērnam tā ikdiena ir piepildīta ar daudz dažādām aktivitātēm, un viņš tā kā arī emocionāli jūtās gandrīts un piepildīts, un tāpēc arī nav tā tieksme uz to telefonu. Kāpēc ir tieksme uz šo telefonu? Protams, ka telefonā notiek daudz socializācija, tīpaši šajā vecumposmā, kad ir skolas vecums, sākumā tās spēlītas, spēlē savas bravostāri un tam līdzīgi, kas ir aktuāli, un noteikti nevar tā kā pilnībā liekt, kaut kādā mērā atļaut, bet, ja ir tāda šausmīga problēma, ka ir jākontrolē, tad ir jāskatās, vai tā vide, kur bērns atrodas tajā socializēšanās ziņā, vai tā ir pietiekami piepildīta, gandarījuma nesoša. Man tomēr šķiet, ka tāds labāka praksa ir, ka skolā tomēr neļauj šos telefonus lietot, jo tad bērni ir spiesti socializēties. Kā tad, ja, piemēram, viņiem tie telefoni ir, jo to vien viņi dara, kā visu laiku runā par to, tā kā līdzīgi kā atkarības, ja cilvēks ir atkarīgs un cilvēki ir atkarīgi no alkohola, viņi parasti runā par to, ko viņi dzēra. Un tad bērniem es šo ļoti novēroju skolā, ja, piemēram, viņiem paņem telefonu malā, tad pirmais, par kuru viņi runā, un tas ir kādu laiku, ko viņi spēlē telefonā. Un tad jau pēc kāda laika viņi arī iemācās runāt par citām lietām, spēlēt citas spēles. Bet skolas vecumā tomēr arī būtu svarīgi, ka nelietos ilgāk par stundu šo telefonu konkrēti tieši kaut kādām spēlītēm, tāpēc, ka spēlītes viņas pārsātina prātu, smadzenes, jo mēs visu laiku, kad esam šajā ekrānā, un te ir būtiski atzīmēt, ne jau viss ekrāna laiks ir slikts, tieši spēlēšana. Jūs kādreiz paņemat to spēlīt, vienu paskatieties, kas tur notiek, pamēģiniet pašu 5 minūtes paspēlēt, cik daudz tur notiek dažādas darbības, kustības, tur signāli, tur kaut kādas zvaigznītes, un tas viss mums stimulē smadzenes, un viņas tā kā ieliek mūsu smadzenes autopilotā, mums nav jāpiepūlās, jo visu laiku tiek kairināts dopamīns mums iedod šo patīkamo sajūtu, un tie bērni, kuriem dabiski šis dopamīns ir mazāk, viņi tā kā, kā atkarīgi ir pieaugs pie tā telefona, jo iedomājieties, es parasti saku šo piemēru, mums ir Minecraft, un Minecraft ir telefona, un tad tur šie klucīši, un tā kā jāspēj uz ekrāna, kur tas klucītis nokritīs. Tagad jau ir tā kā varbūt tās tur augstākā līmenī, ka bišķiņ vairāk ir jāpastumda. Bet iedomājieties, tie paši klucīši, kuri mums ir uz galda, un viņi ir jāslēp. Tas ir pilnīgi citas prasmes,
Un pilnīgi citas arī šīs kognitīvās spējas, kas mums ir jātrenē un kuras ir nepieciešamas. Un iedomājieties, jūs bērnam noņemt šo telefonu nost un tagad sakat, rekulēs to Minecraft. Protams, ka viņam būs grūti, tāpēc, ka arī neviens blakus nestāv un tur nav nekāds ping, ping, ping un neviens tur zvaigznītes nedod, neviens kaut kādas baigi labos vārdus arī nesaka. Un, protams, ka bērnam tas ir sarežģīti, kad mēs to telefonu noņemam. Tāpēc, ja jums ir bērns, kurš ir ļoti tendēts uz telefonu lietošanu, tā kā nevar pat dabūt viņu nost, varbūt jums tiešām viņam ļoti ir jāierobežo, varbūt un ir jānosaka konkrēti skaidri, piemēram, tikai sestdien noteikti laiku un lai spēlē šo telefonu. Bet, piemēram, un tā kā jums ir vieglāks variants, jūs varat arī veidot tās robežas, kad jā, jums ir tas noteiktais laiks 1 stunda, un ja bērns to iztērē, tad arī viss. Bet ja jums katru dienu ir jāatcinās par to, ka jums ir jāstāsta, ka ne, vairāk visu laiku nepagarināsiet, tā ir problēma, jums ir jāskatās, varbūt vediet viņu uz pulciņu, kur viņam būs vairāk tā kā interesējoša aktivitātes kaut kādas. Jo tipiski tā problēma vienkārši ir tāda, ka telefonā ir interesantākā reālajā dzīvē. Un tas ir jāsamaina. Tas tā kā arī ir viss. Tā ir globāla problēma, tā nav tāda vienas mājas problēma. To es redzu arī skolā, kad bērni ļoti daudz šajos telefonos sēž un neko citu nespēlē, ne par ko citu nerunā. Un tas ir sarežģīti, tāpēc jāpiedāvā citas aktivitātes. Manuprāt, bērniem tiešām ir diezgan daudz šo izvēļu. Jā, un tad jau tā kā sāk šis pusauģu vecums, kurš ir no šī 12 līdz 16 gadu vecuma, un šeit tā kā pats svarīgākais ir tas, ka bērni tiešām sāk norobežoties no vecākiem, viņiem baigi neinteresē vecāki, bet viņiem ir svarīgi vecāki, kuri vēl joprojām iedod skaidrus robežas, skaidrus noteikumus. Šajā gan skolas, gan pusauģu vecuma posmā, ja būs kaut kādas problēmas, mēs ar bērnu konkrēti runāsim un skaidrosim, piemēram, ja ir problēmas ar šo istabas kārtošanu, tad ar bērnu tiešām arī konkrēti mēs vienojamies, ka, hei, tā kā tu dzīvo mūsu mājā, re, kur tava istaba, mūsu mājā, mums ir svarīgi, ka mums ir kārtība. Un tad ar bērnu vienoties un viņam arī iedot šo atbildību, lai viņš šo situāciju risina. Kas ir tas, kā mēs varam vienoties, ka tu to istabu sakārto, vai varbūt tā ir kaut kāda diena vai kaut kāds konkrēts laiks dienā, kad viņš to dara, bet svarīgi, ka bērns pats to nosaka, piemēram, arī šie dienas plānu un noteikumu, ko mēs veidojam ar bērnu, vienalga, vai tas ir 4 gadu vecumā vai 6 gadu vecumā, ir svarīgi, ka bērns to pats pasaka. Kā viņam patīk socializēties, kā viņam patīk, piemēram, draudzēties ar citiem, kas viņam pašam patīk, kas viņam nepatīk. Jo tieši tas, kad bērns stāstīs, tas viņam arī iedos vairāk to atbildību, viņš arī vairāk sapratīs šīs situācijas, kur ir tā kā grūtāk un kāpēc rodas tie strīdi. Jo tiešām neviens bērns negrib strīdēties, neviens bērns negrib, ka viņu visu laiku atkārto, ka viņš ar kaut ko netiek galā. Bet, jā, jūs varat ar bērnu konkrēti runāt, un šis pusauģu vecums ir tas vecums, kad jūs beidzot varat sākt stāstīt arī savas pieredzes no saviem pusauģu laikiem. Un šeit bērniem patīk klausīties, viņiem pat ir svarīgi dzirdēt, ka jums arī ir sava pieredze. Es teiktu, apmēram tā kā tas 10 gadu vecums, 9, 10 ir tāds labs vecumposms, kad var sākt runāt. Ja, piemēram, tie pirmskolas vecumā nereti vecāki grib kaut ko pastāstīt, bērni paklausīsies, viņiem liksies interesanti, bet es viņiem neiedos tādu domu par savu dzīvi. Bet tādā vēlākā vecumā jūs varat kļūt par tādiem mentoriem un iedvesmotājiem, ne tik daudz kā vecākiem, kuriem ir formāli jāizdara daudz dažādas lietas un jāparūpēs par bērnu labklājību, bet tiešām vairāk tādi iedvesmotāji, kur ir klātesoši un bērnam iedod to ceļu un palīdz viņam izvēlēties un izdarīt savas izvēles, kā viņam tā dzīve ir jādzīvo. Jā. Un šeit, šajā pusauģu vecumposmā vēl viena lieta, varbūt, ko es teicu par emociju regulāciju, ka te var būt emociju regulācijas grūtības un kāpēc tas tā notiek. Tāpēc, ka šīs smadzenes, viņas tiešām ir sasniegušas gandrīz pieaugušu cilvēku domāšanas līmeni, un kas notiek, kad jā, šis dopamīns izdalās, testosterons izdalās un emociju zona, viņa ir pilnībā nobriedusi tāda, kāda ir pieaugušiem cilvēkiem. Šīs smadzenes spēj producēt tad milzīgi daudz emocijas, bet šī kontrolas zona, kas mums ir priekšējā smadzeņu daiva, viņa vēl nav tikusi līdzi. Un tad mēs bieži redzam, ka emocijas ir spēcīgākas par to, ko smadzenes spēj kontrolēt. Un tāpēc tā arī ir, kad mēs ar bērnu runājam, vienkārši brīdī ir kaut kāds aizsvošanās, kliekšana, durvju daudzīšana, norma, bet jāpagaida, kad tas pusaudzis nomierinās, un tad jāaicina viņu parunāt. Un šeit jau es teiktu, ka tiešām jūs skatāties nedaudz kā uz tādu pieaugušo. Viņam ir nepieciešams arī tās rūpes un gādība, bet nevērs kā tādam 2-gadniekam, kur jūs gribat uci-puci samīļot un sabučināt. Nē, viņš vēlas, šai vecumposmā bērns vēlas justies, ka viņš
ir kompetents, neatkarīgs, un viņa tas lēmums ir vērtīgs, nozīmīgs, un jūs to ņemat tā kā vērā. Un jo vairāk jūs to ikdienā arī integrējat, jo bērns arī īstenībā mazāk būs tāds dumpiniecisks, un viņam nebūs visu laiku jāpierāda, ka es esmu es, un esmu tāda neatkarīga, individuāla persona. Nu jā, šeit arī var parādīties tas, ka bērni var negribēt iet uz pulcēm, to es arī minēju. Šeit arī jāskatās, ka jums arī nav daudz jāiesaistās skolas dzīvē, nav jāatšķir to, vai viņš pildamās, un bērns būs neapmierināts. Jums tā kā jādod viņam iespēju, ka viņš var kontrolēt to ikdienu. No 12 gadu vecuma uz augšu to noteikti var. Šeit nebūtu jāsteigā pakaļ bērnam, jāsaka, vai to sonu sakārtot, vai tas izpildīs mājas darbus, vai tu biji uz pulciņu un tam līdzīgi. Jā, bet te jau drīzāk varētu jautāt, kas to pa dienu notika, un kādas lietas sanāca, kādas nesanāca. Šeit ir parādīt, nevar šeit redzēt, bet man te prezentācijā tāda bilde, kur ir parādīts šis jautājums par paškontroli. Paškontroli ir bērna spēja pašam sevi vadīt, savas emocijas un savu uzvedību. Un šajā pētījumā, kurš ilga 30 gadus, tika atklāts tas, ka ja tajā pirmajā dzīves posmā 3-5 gadu vecumā bērna paškontrola ir vāja, un tas nozīmē, ka tad bērns ātrā izsvilstās. Viņš nevar pagaidīt, viņš neievēro kārtas, viņam ir grūti socializēties, draudzēties ar citiem bērniem. Un tā kā ir bieži šis dumpiniecisks, neapmierinātība, nespēja ievērot, kad viņam saka, piemēram, nē, un atkārtot pārkāpt šīs robežas, tad mēs arī redzam, ka šī rīcība arī pēc tam vēlākā vecumā, pusauģu vecumā, parādās ar to, ka bērns ir vairāk tendēts uz riskantu, negatīvu riskantu uzvedību. Tātad šajā agrajā vecumā sāk smēķēt, sāk lietot arī dažādas atkarību vielas. Un arī var sākties pāragri šī seksuālā uzvedība, un biežāk šajā vecumposmā arī bērni var kļūt par vecākiem. Un tad tālāk, ja mēs skatāmies, ja netiek veikts nekādas korekcijas, ko es minēju, kad mēs vienmēr varam mainīt, un ja arī šeit šajā pētījumā tika arī novērots, ka ja tomēr šīs pazīmes tika novērotas un kaut kad vēlākā vecumā tika veiktas arī korekcijas, tad tomēr arī tā uzvedība un gan mentālā veselība uzlabojas. Bet ja nē, tad mēs redzam, ka visbiežāk tiem, kuriem tā paškontrola ir zemāka, viņi ir vairāk, viņiem veidojas šīs atkarības ikdienā, arī dažādas veselības problēmas, un biežāk arī ir šķiršanās, zemāki ienākumi, un arī krimināla uzvedība. Jā, tagad tā paškontrola ir jāskatās, un ja kaut kādā šajā vecuma posmā, vēlākā skolas vecumā, pusauģu vecumā, bērns ir tāds nekontrolējams savā šajā uzvedībā, tomēr tas sarkanais karoks, un obligāti ir jāvēršas pie kāda speciālista, un tas ir jārisina. Un es varu teikt no savas prakses, ka kā vecākiem vai pedagogiem bieži šķiet, ka šī ir šausmīgi grūta situācija, un te jau mēs neko neizdarīsim, bet īstenībā šīs situācijas var risināt ļoti ātri. Tipiski reizēm pietiek arī tādu vienu kvalitīvu konsultāciju, kur mēs izejam cauri punktiem un saprotam, kas ir tās lietnes, kas varbūt tās jādara nedaudz citādāk, lai tā uzvedība mainītos un ikdiena būtu arī tāda vieglāka. Grūtāk tad, ja ir kaut kāds neiroloģiskie jautājumi, ja bērniem ir, piemēram, autistiskā spektra traucējumi vai uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, tad vēl jau vairāk šajā jautājumā ir ārkārtīgi svarīgi vēl vairāk pievērst uzmanību. Un šeit ir par šo emociju regulāciju, bija arī jautājums, kā tad emociju regulācija attīstās. Tomēr mēs redzam un zinām, ka ap šo 4 gadu vecumu bērns jau gana labi spēja tās emocijas regulēt. Mēs nesagaidīsim, ka dienā bērns čīkst, īdi ir neapmierināts, un šeit ir runa par spēcīgām emocijām. Tāda vispārēja neapmierinātība un ik pa laikam tāda nesadarbošanās un tāda nopūšanās, kāpēc atkal jāvāc mājas un kāpēc atkal jālasa, un kad arī nevēlēšanās, piemēram, tur ģērbties, ēst un tam līdzīgi, pārstāt skatīties mūtnes, kas ir patīkamas aktivitātes, tas ir normāli. Bet tomēr no tā 4 gadu vecuma, tā nav tā ikdiena, kad bērnam ir milzīgas emocijas. Ja es skatos, ka tā stunda mums ir pagājusi, ja ir kāds jautājums, tad droši šobrīd var iesūtīt tos jautājumus, un šeit arī vairāk ir informācija par nodarbībām, kas būs arī šajā mēnesī. Jā, būs arī par emociju regulāciju, kas parasti ir tāds top jautājums, un kuras arī stāstīšu tāda īstā ekspresa nodarbība, kuras stāstīšu par to, kā bērnam regulēt emocijas, kurā brīdī, jo visbiežāk tā grūtība ir vairāk tas, ka mēs
nezinām, kurā brīdī ko darīt. Nevis tas, ka mēs nezinām, ko darīt, bet kurā brīdī. Un noteikti pedagogiem būs tādas vērtīgas nodarbības arī par sadarbību ar vecākiem, jo ienāca arī jautājumi par to, kā vecākiem pastāstīt par bērnu grūtībām. To es noteikti nevaru atbildēt šādā te nodarbībā, tāpēc tas ir vesels garš process. Un ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs vecākam nododam tiešām objektīvu informāciju, un vispirms mums pašiem ir jāveic kaut kāds darbs, un bērns attiecīgi un korekti jānovērtē, lai mēs vispār saprastu, vai mums šeit ir kaut kas vecākiem jāsaka. Un tad jau pēc tam ir ļoti svarīgi ne tikai tas, ka mēs pasakam kaut ko vecākam, bet arī tālākais process pēc tās sarunas, kas notiek pēc tam. Arī tā atgriezniskā saite no vecākiem, vai vecāki kaut ko dara, jo pats galvenais jau ir tas, lai bērns jūtas labi tie izglītības iestādē, lai viņš var mācīties, lai viņš varētu augt, attīstīties, socializēties. Tas ir tas galvenais mērķis, un tur ir ļoti svarīgs komandas darbs, un to es stāstīšu tajā nodarbībā, sadarbība ar vecākiem, tā ir praktiska nodarbība. Noteikti iesaku viņu noklausīties. Un par bērnu ārstgaitu uzsākt, ja kādam ir aktuāls jautājums, tad var šo te arī klausīties. Jā, var arī uzdot. Jā, jautājums no zāles. Tu mīli tos vecuma posmus, un ka katram vecuma posmam ir savas īpatnības. Kā ir situācijās, kad šīs īpatnības ir ne tajā vecuma posmā, bet, teiksim, citā vecuma posmā? Vēlāk vai ātrāk? Par to vajadzētu satraukties. Piemēram, kādas īpatnības? Piemēram, tu minēji to, ka bērnam patīk vārds, kā sliktais vārds, kā viņš skan. Viņš nesaprot tā vārda nozīmi. Un tas nav 4 gadu vecumā, bet, teiksim, ir 7 gadu vecumā. Jā, ir tā parasti tas vecumposms, kad mēs pamanām, kad ir normas uzvedība, piemēram, par tiem vārdiem, ka 4 gadu vecumā mēs visbiežāk redzam, ka bērns sāks šos vārdus teikt, vai, piemēram, arī tas, ka bērniem ir ļoti grūti zaudēt, tas ir pirmskolas vecumā, tāpēc, ka tas ir attīstībai atbilstoši, tāpēc, ka viņi nezina, ka īstenībā viņi nav tik labi, kā visi citi, viņi nespēja to analizēt, viņi nespēja salikt kopā un saprast, ka cits ir spēcīgāks par viņu kaut kādos šajos jautājumos. Un, piemēram, ja tādā 7 gadu vecumā bērns sāk šos vārdus izmantot, mēs tomēr zinām, ka šajā vecumposmā tas vairs nav par to, ka bērnam tas vārds patīk. Tur ir cits jautājums. Tur ir jautājums par to, ka bērns tomēr vai viņš grib kontrolēt to vidi, varbūt tās viņam ir draugi, kuri tā runā, varbūt viņš saņem tādu pozitīvu atgrieznisko saiti no tā, ka viņš šos vārdus izmanto. Vienmēr tai nevēlējuma uzvedībai ir kaut kāda vajadzība. Jā, par to arī, piemēram, šo seksuālo uzvedību, kas arī ir, kas varbūt norma atklāt patīkamas sajūtas, bet tā nav, piemēram, norma turpināt regulāri veikt šīs darbības. Jā, vai, piemēram, arī tāda rīcība, kad bērniem, piemēram, ļoti patīk vienam ar otru grūstīties, un to ir tāda agresīva uzvedība. Tas arī ir normāli bērnam no 4 līdz 6 gadu vecuma, kad bērns savā starpā grūstīsies, jo viņi gribēs attīstīt arī emociju regulāciju, un tādā veidā viņi to sauc par tādu rough play, kad viņi ir izjūt savu ķermeni, un šeit īstenībā viņi sāk arī mācīties šīs morālās vērtības, kā viņi ietekmē citus un citi jūtās tādā reālā darbībā, bet, piemēram, tādā 8, 9 gadu vecumā mēs tomēr nesagaidīsim, ka bērni gribēs cīkstēties. Tas kaut kas jau palaists garām, tad mums bērns būs jāved uz pulcini, lai, ja viņam tas ir nepieciešams, viņš iet uz pulcini, jo tomēr, un arī tie pusauģu vecumā tā nav atbilstoša tāda uzvedība. Jā, bērni tur var rokas tā kā palausties, bet tā nebūs tāda, piemēram, šī rīcība, aiziesim tur aiz stūra un tur pacīnīsimies. Tas jau vairāk liecina par tādu zemu pašvērtējumu. Jā. Tu atbildēji uz mani jautājumu, bet man radās vēl viens jautājums. Kā man atpazīt, ka tas, ko es esmu iedomājusies, ja man likās, ka tas ir normāli 4 gadu vecumā, bet es to novēroju 7 gadu vecumā, kā vecākam saprast, ka to, ko tu stāsti, jo es pat neaizdomājos līdz tam, ka tas varētu būt, ka šī vārda teikšana, viņam tas nozīmē kaut ko citu. Es pat neaizdomājos, kā man to atpazīt. Kāds špikers ir vajadzīgs ar to, ka... Tāpēc, tas jautājums ir par to, kā vecākiem atpazīt, kad šī ir normas uzvedība un šī nav normas uzvedība, kad īstenībā viena noslēguma ir tāda, ja ir kaut kāda nevēlama uzvedība, pats svarīgākais ir nereaģēt ar kontroli.
Tāpēc, ka tiklīdz mēs reaģēsim ar kontroli vienalga kāds vecuma posms, it īpaši, ja tas ir tas vecuma posms, kur tā kontrole ir pati svarīgākā, mēs tikai uztaisīsim tādu lielāku sprādzienu un bērns tikai vairāk spītēsies. Bet tālāk, tieši tā kā vecuma posmos, tad, kad mēs redzam kādu nevēlamu uzvedību, svarīgi reaģēt neitrāli un arī ar bērnu runājot par to un pastāstot. Bet, ja mēs redzam, ka tad, kad mēs esam cieņpilni ar bērnu runājuši un pastāstījuši, ka šādi īsti nevar darīt, pats svarīgākais ir saprast, kāpēc bērns tā dara. Un viena no tām daļām ir saprast, kurā vecumposmā ir kaut kādas šīs uzvedības norma un kad nav. Jā, tāpēc arī ļoti svarīgi apmeklēt šādu veidu kursus, jo tas ir vienīgais veids, kā tu uzzini, kas tad ir norma un kas nav norma. Tad jau var saprast, ko man tajā brīdī darīt, ja tā ir norma, ok, šī ir norma, bet vēl joprojām mēs tā kā par to runājam, bet ja bērns tā kā to nepārstāj, tad visbiežāk jācenšas tad vienkārši sazināties ar psihologu un pajautāt, jo tiešām nereti arī tad, kad es saku, ka aiziet pie psihologa, tas nav tā, ka jāiet baigi daudz reizes. Tiešām šīs uzvedības grūtības ļoti bieži var izprast tajā vienā reizē, un psihologs, viņš ir cilvēks, kurš strādā šīm situācijām dienā, viņam ir daudz dažādas situācijas un stāsti, un viņš varēs tajā konsultācijā pateikt, vai šī ir kaut kāda vienkārša situācija, un tad arī tie konsultācija pastāsta, ko tajā brīdī darīt, kā reaģēt, vai arī šis ir kaut kas tāds lielāks, un te tiešām ir nepieciešams varbūt tā izpēta, izvērtēšana un tam līdzīgi. Jā. Bija jautājums arī Zoomā. Bija tas iepriekšējais jautājums, es to iepriekšējā līga nesadzirdēju, jo vienlaicīgi skanēja tā jautājumu. Bērns sāk mācīties pats kādā vecumā. Ļoti labs jautājums. Tiem, kuriem ir bērni maziņi, noteikti ievēro, ka bērns jau tādā agrā vecumā, ka viņš darīs to, ko dara vecāki, un tas jau sākas ap to gada vecumu, kad mēs redzam, ka, ja vecāki kārto māju, tad, kad bērns ir blakus, tad bērns arī kārtos līdz ar vecāku. Un šī mācīšanās bērnam jau sākas ar to pirmo dzīves gadu, kad bērns jau sāk mācīties rāpot, kad viņš sāk mācīties eksperimentēt ar priekšmetiem. Piemēram, bērns sāk mest lietas zemē, jo viņam patīk saprast, kas tur notiek, kas tā par gravitāciju. Tad viņš paņem lietas, viņš steigā apkārt visur sit. Tad viņš cenšas saprast šī priekšmeta būtību, tad viņš paņem visur kaut kur bāž, viņš cenšas saprast, ko šo lietu darīt, liek mutē. Bērns sāk mācīties jau agrā vecumā. Mums ir ļoti svarīgi, ka mēs šo motivāciju bērnam neapslāpējam, bet atrodam pareizos veidus, kā mēs bērnu motivāciju novedam pareizā virzienā. Ar to, ka, ja mēs redzam, ka bērnam interesē tās lietas, mēs iedodam bērna vecumu atbilstoši un atbilstošajā vidē. Piemēram, tādas pavisam vienkāršas lietas, kad, ja bērnam ir svarīgi dzirdēt dažādu priekšmetu skaņas, un tāpēc jau ir tās rotaļlietas, kuras ir skanīgas, kuras vecāki krīt uz darbiem. Tas arī ir caur tam periodam, nevar sagaidīt. Bet, ja tās lietas ir, tad bērnam dot. Jo citādāk mēs tādā ziņā apslāpējam viņam to vēlmi izzināt. Un tieši tāpat, kad bērns staigā apkārt, un piemēram šis kāpēcīšu periods, kāpēc, kas arī daudz ir, bet šis periods arī ļoti saistās ar pasaules izzināšanas periodu, jo bērns sāk saprast, kāpēc tās lietas tā notiek. Un, protams, ka var būt grūti atbildēt uz visiem jautājumiem. Mēs nevaram atbildēt uz visiem jautājumiem, nav jāatbild uz visiem jautājumiem. Mēs varam mācīt bērnam pašam domāt un arī pajautāt, kā tev šķiet, kā tu domā. Hei, zini, es nezinu, paskatīsimies Googlē. Tā kā mēs mācam, tā kā tas mācīšanās process visu laiku ir, tas jautājums par to, lai mēs neapslāpējam. Un, piemēram, ja bērns iet apkārt un pēta pasauli, viņš redz tur mašīnā kaut kādu mazu nieciņu, kas mums liekas pilnīgi nekas. Bērnam tā ir pasaules izzināšana, un tāpēc vienmēr arī saku, veltīt to laiku, rūpēties par savu mentālo veselību, lai mēs varam būt klātesoši, jo visbiežāk tā neiecietība rodas tajā, ka paši esam piekusuši ar apnikums, neapmierinātību, ka tur jāstāsta kaut kāda dīvaina lieta, kas vispār nav nekas. Un atkal, ko man gribas teikt, ja mēs kaut kādā reizē pasakām, cik tu vari tos jautājumus uzdot, vai nezinu, tur nekas vispār tāds nav. Ja kādā reizē kaut ko tādu pasakām, tā nav problēma, tas neko tur neietekmēs. Vairāk jāskatās, ja mēs daudz šādi darām, tad gan mēs varam, ietekmēt varbūt tās to bērnu izzināšanas procesu. Jā. Un te ir jautājums, kā vispareizāk rēģēt bērnam uz klases biedra apsaukāšanos vai grūstīšanos. 1. un 2. klase. Protams, ka bērnam pašam šeit ir jāmāc neatkarība, ka tomēr viņš arī var stingri pateikt, lai tā nedara. Tad ir jāskatās, kāpēc klasē ir tāds bērns, kurš apsaukājas un grūstās.
Viens ir tas, ka ignorēt, bet otrs arī noteikti bērnam, jo mācīt, ka viņš stingri var pateikt. Un es nekādā veidā tur, nezinu, neatbalstu tur agresiju un tam līdzīgi, bet nereti tiešām bērniem ir šiem bērniem, viņiem arī pašiem ir pretī jāsaka, lai šis bērns, kuru, piemēram, apsaukā vai kuru grūsta, un tā kā vispār, ja kaut kāda grūstīšanās, tur obligāti ir jāizteist pieaugušie, jo, ja pirmajā klasē sākas šīs grūstīšanās, tās turpināsies arī tālāk, viņas uzreiz ir tā kā jāizskauj saknē, lai tā nekļūst par tādu normu, bet šiem bērniem pašiem jāmāca, ka viņi arī saka pretī, piemēram, ja tur bērnam saka, ka tu esi stulbenis, tad tam bērnam arī teikt, tu esi stulbenis. Tā kā nav tā, ka tur akceptēja agresiju, bet tas tiešām normāli. Bērnam arī iemācīt, ka viņam sev ir ne to, ka es nemācīšu, kad ir jāsit, jo īstenībā šis arī jautājums izskan, vai bērnam mācīt sist? Nē, jums nav jāmāca bērnam sist, tāpēc, ka ja viņam būs līdz sakāpes, viņš iestīs tāpat. Šis ir mūsu tādas automātiskās reakcijas. Mēs paši to darīsim, kad mums šķīties, ka tas ir nepieciešami. Tā ka tas vispār nav jāmāca. Bet, ja ir tā klasē kāds bērns, kas apsaukā, pirmkārt bērnam ir jāpauž sevi kā pārliecinātu un drošu. Ja viņš sevi paudīs kā nepārliecinātu, nedrošu, tad viņš būs kā mobbinga riska. Viņš būs tā kā risks tam, ka pret viņu veidos mobbingu. Un ja šis atkārtojas daudz un bieži, tā kā tiešām bombardēt pedagogus, kas te notiek, kāpēc šī situācija netiek risināta, runāt ar citiem vecākiem vai citi vecāki saskaras ar to, ka citi bērni tā kā sūdzās, ka ir kaut kādas grūtības, ka klasē ir bērns, kurš apsaukājas un dara pāri. Risināt to situāciju, to tā neatstāt, tāpēc, ka bērnam nav neviena cita, vecāks ir pats pirmais un vienīgais, kurš šo situāciju var tā kā risināt, bet arī pārmērīgi neiesaistīties, lai nav beigās tā, ka bērnu pamana kā tādu vājāku, ja tā ir vienkārši viegla situācija. Bet tur, kur grūstīšanās, to es nesauku par vienkārši un vieglu situāciju. Risināt šādas situācijas. Jā. Labi, ja vairāk jautājumu nav, arī klātsošiem nav jautājumu, tad liels paldies par uzmanību un jau ceru, ka ieguvāt vērtīgas zināšanas. Un man būs prieks ar jums satikties arī citās nodarbībās šajā mēnesī. Jā, un droši vien piesakot man arī Instagramā.